Latvijas austrumu robežu šobrīd tiek vilkta līnija. Šī līnija atdalīs Latviju un Krieviju. Varbūt šķiet dīvaini, ka kārtīga robeža, kas nošķir mūsu zemi un lielu austrumu kaimiņu, top tikai tagad, kaut gan it kā turpat vien bijusi jau sen. Krievijas-Latvijas robežas demarkācijas process turpināsies līdz 2016. gadam. Tas ir sarežģīts un laikietilpīgs. Abu pušu sarunās rūpīgi nospraustās robežas koordinātas dzīvē iezīmē vairāk nekā 1,5 metru augsti stabi. Tie tiks izvietoti visas robežas garumā un viens no otra atradīsies saskatāmā attālumā. Netālu no Grebņevas robežas šķērsošanas punkta, gar tikai vakar uzstādītajiem stabiem, tātad nosprausto robežu, mūs pavada 2 laipni, bet ārkārtīgi piesardzīgi robežsargi. Mēs esam uz Latvijas Republikas patruļtakas, tātad tālāk iet pēdu josla un tātad tur, kur tas žoks, tātad Krievijas Federācijas žoks tas jau ir. Kontrabandistu pēdas šeit palīdz saredzēt speciāla uzartas zemes josla, arī dažādi sensori un kameras, kuras gan abas amatpersonas nerāda. Vien noprotams, ka šī vieta nelegālajiem robežšķērsotājiem ir diezgan iemīļota. Demarkācijas procesu darbībā Latvijas pusē Latvijas filmēšanas komandai robežsardzes vadība filmēt neļauj. Krievi negribot, ka filmē. Nepalīdz arī argumenti, ka filmēsim tikai to, ko atļaus, tikai latviešu stabu licējus, ne krievus. Paši robežsargi gan runā tā, ka noprotams par vadības aizliegumu neko nav dzirdējuši. Filmēt uzstādīšanas laikā nav neviens pieteicies. Dzeloņdrātis nu jau aiz jaunajiem robežštabiem labi parāda, ka robeža par vairākiem metriem pakāpusies uz Latvijas pusi. Tur tajā pusē palikusi arī Abrene. Abrene pie Talova. Tādā veidā kaut kur. Gandrīz gar visu Latvijas-Krievijas robežu mūsu pusē dzīvo ļaudis, kas Abreni atceras spilgtāk un daudz personīgāk par jebkuru valsts vidienas iedzīvotāju. Teju vai glorificētais novada tēls daudziem saistās ar tālajiem labajiem laikiem. Arī Jānim Zelčam, kurš ikdienas ar zirdziņu pārvietojas pa ceļu Baltinavas novadā, kura vienā malā jau redzama austrumu kaimiņa robeža. Žēl, bet cilvēkiem tā arī zemes bija. A kas tam mums tagad aizaugs ir uz, kas ir bagātāki tie pirkt? A kam nav neko, nepirksi neko. Jānis kaut arī gluži kā piepildīdams stereotipu par lauciniekiem pajūgu vada nelielā alkohola reibumā, ir laipns un saprātīgs. Viņš labi atceras, kā Abrenē nodarbojies ar biznesu, taču tagad vairs Krievijā nesot ko meklēt. Es agrāk braucu Sivēnas vedu, tas bija ko saukazā laikā, tad mēs vedam ar kaimiņā ar zirgiem. Tur bija pie Talova baigi labi bija. Nauda goja, a tāda nabraucu nekur. Braucu tādēļ, atvaru brīvtei buļbusi. Abrene, jeb krieviski Pitālova, ir apmēram 1000 kvadrātkilometru liels reģions ar tāda paša nosaukuma apmēram 6000 cilvēku apdzīvotu pilsētu centrā. Tas atrodas Krievijā, uzreiz aiz Latvijas austrumu robežas. Abrene robežojas ar Valkas, Madonas, Rēzeknes un Ludzas rajonu. Abrenes apriņķis esot Latvijas īpašumā pirmās brīvvalsts laikā sastāvēja no 15 pagastiem. Tā etniskais sastāvs 1935. gadā bija pielīdzināms Rīgai. Abrenes apriņķī dzīvoja 60 000 latviešu, 46 000 krievu, 1500 ebreju un 650 baltkrievu. Latviešu priekšteči šeit bijuši arī senāk. Kādreiz tā dēvētais Abrenes pils novads bija sena robežu zeme starp baltu, somugru un slāvu ciltīm. Latvieši tur apdzīvoja Abrenes rietumdaļu Veļikajas upes kreiso krastu. Šī teritorija tolaik bija latgaļu ziemeļaustrumu zemes Atzeles sastāvā un robežojās ar citu latgaļu valsti Tālavu. Tāpēc arī radies Abrenes krieviskais nosaukums – Pitālova, jeb Pietālava. Pirmās latgaļu, jeb lietgaļu un krievu cīņas par Abreni notika jau 13. gadsimta pirmajā pusē, kā vieni tā otri vairāk kārt postījuši šo zemi. 1224. gadā Abrenes apgabals nonāca Rīgas bīskapa Alberta aizbildniecībā un kļuva par Rīgas arhibīskapijas daļu. Pēc 200 gadiem Pleskava pieteica pretenzijas uz šo robežu zemi un ieņēma Abrenes sastāvā esošos Kacenes un Augšpils apriņķus. Tiesa, cita versija liecina, ka krievi nevis ieņēmuši, bet gan savu cietoksni uzbūvējuši nevienam nepiedrošā zemē, kuru vēl paši pirms tam vākuši nodevas. Pāris gadus vēlāk, izmantojot iekšējās nesaskaņas Livonijā, Pleskavas karaspēks okupēja visu Abreni un piespieda vietējos atteikties no katoļticības. Vēlāk Abrene dažādos laikos dalīta arī starp Krievijas un tuvās Rietumeiropas valdniekiem.
Abrene kādu laiku atradās Polijas Lietuvas valsts jeb Žečpospoļitas sastāvā. Tad 1772. gadā pēc Krievijas un Žečpospoļitas kara Abrene iekļāva Pleskavas guberņā. Tad tā vairākas reizes mainījusi savu teritoriālo piederību Krievijas impērijas robežu ietvaros. Pēc tam, kad Latvija izcīnīja neatkarību 1918. gadā un padzina Krievus aiz Abrenes robežām, 1920. gadā tika parakstīts Krievijas-Latvijas miera līgums, kas tiek saukts par lielāko diplomātisko panākumu mūsu valsts vēsturē. 20. gadā, kad mēs Abreni ieguvām pēc miera līguma, tas bija strateģisks punkts, tas bija dzelzceļa mezgls attiecībās ar Krieviju. Latvijas diplomātiskais panākums glabājas dziļi Latvijas vēstures arhīva kaiteņos. Šādu līgumu, kas būtu slēgta ar tādu lielvalsti, kā Krievija toreizēja un arī tagadējā, praktiski mums tas ir vienīgais tāds 20. gada miera līgums. Līgumu pēc garām un nogurdinošām sarunām Krievijas un Latvijas galvaspilsētās parakstīja 1920. gada 11. augustā Rīgā. Uz senā vecajā drukā aprakstītā papīra redzami slavenāko tā laika diplomātu paraksti. Līgums parakstīts ar īpašu Latvijas puses sagatavotu zelta pildspalvu, kas vēlāk esot pazudusi. Dokuments sevī ietver ne tikai 2. pantu, kurā Krievija uz visiem laikiem atzinusi Latvijas suverenitāti, uz ko cīnoties, lai austrumu kaimiņš atzītu okupāciju, Latvijas puse atsaucas vēl mūsdienās. Līgumam pievienotajā kartē Abrene palikusi mūsu pusē. Tiesa, rūpīgi izstrādātajā dokumentā to bez speciālista acis grūti saskatīt. Abrenes apriņķis dzīvē ir salīdzinoši neliels. Tiesa, Latvijai tas nozīmē 0,5% tās teritorijas. Dažus gadus pēc robežu līguma Abrene tika nosaukta par Jaunlatgali. Vēlāk tā atguva savu veco nosaukumu. Jau pēc Latvijas okupācijas 1944. gadā Padomju Savienība Abreni pievienoja Pleskavas apgabalam. Tas notika zīmīgā datumā, 23. augustā, dienā, kurā 5 gadus iepriekš tika parakstīts Molotova-Ribbentropa pakts. Latvijai atgūstot neatkarību otrreiz, Krievijas robeža tika nosprausta tā, ka Abrene palika tās pusē. Lielāko daļu otrās neatkarības robeža bija, taču robežlīgums nebija noslēgts. 2007. gadā to beidzot izdarīja. Ministru prezidents Aigars Kalvīts gan vairs ne ar zelta pildspalvu, to parakstīja 27. martā Maskavā. Manai atmiņā, protams, tas stāv, es to labi atceros, bet pirms tam 27. marta bija daudzi mēneši intensīvu darbu, sarunu darba, kas bija jāveic, lai līdz tam līgumam nonāktu. Latvijas-Krievijas robežu līgums tā laika valsts galveno amatpersonu vārdiem arī ir panākums, līdzīgi kā 20. gada miera līgums. Daudzi iedzīvotāju, tostarp politiķu desmiti, simti un pat tūkstoši gan domāja un domā citādāk. Nodevība. Līgumam nav atvēlēta vieta uz goda piedestāla. Tas kopā ar citiem līgumiem glabājas ārlietu ministrijas seifā, un pret sarkanos vākos iesieto dokumentu īpašas attieksmes nav. Tajā Abreni atdeva Krievijai. Jau tūlīt pēc līguma parakstīšanas premjers ziņoja par Krievijas-Latvijas attiecību uzlabošanos. Krievi pēc līguma pat izteikušies, ka kaut gan nevienmēr saprotot to, kā Latvijā tiek risināti nepilsoņu jautājumi, starptautiskās tiesības netiekot pārkāptas. Tonis ir mainījies, un es domāju, ka tieši pragmatiski apspriežot arī šāda veida jautājumus, vienmēr arī šīs bāžas ir iespējams daudz labāk novērst nekā jautājums sāsina. Arī šodien Kalvīts norāda, ka viennozīmīgi līgumu par Abrenes atdošanu vajadzēja parakstīt. Tas bija diezgan drosmīgs lēmums, tas nebija vienkāršs lēmums. Ja? Jo, protams, kad daudziem oponentiem bija iemesls nodarboties gan ar valdības, gan dažādu citu kritiku, politiķu kritiku un tā tālāk. Tā kā tas nebija vienkāršs lēmums. Bet, kā saka, es jau vēlreiz atkārtoju, problēmas valstī ir jārisina, viņas nevar atstāt tās sekas. Tad es vienkārši priešu, ka politiķi vispār ir vajadzīgi. Atliekam visu, lai viss norit savu gaitu. Pretinieku Abrenes atdošanai bija ļoti daudz. Tā laika pētījumos trešdaļa iedzīvotāji norādīja, ka Latvijai jācīnās par Abrenes atgūšanu. Vēl par politisku partiju dzimstošās organizācijas Visu Latvijai biedri ziemā -17 grādu salā pirms parakstīšanas puskaili stāvēja pie Saeimas nama. Viena dvēsele, viena zeme mūsu.
Es esmu tas pats cilvēks, un ejot caur Saeimas durvīm, es atceros tos notikumus, un es ļoti labi apzinos, ka, lai kurā vietā es atrastos, es darbojos pēc vieniem tiem pašiem principiem, un es nebūtu neliekšos, ka arī šeit brīžam to izdarīt pat grūtāk nekā toreiz bija ārpusē. Tie šķēršļi, tā vide ir vēl nepatīkamāk, un toreiz tas bija vienkāršāk. Bet, protams, ka šāds jautājums ir principiāls, un tādā jautājumā piekāpības nevar būt. Dzintars norāda, ka Latvija nekādu labumu no līguma parakstīšanas nav guvusi. Etniskais jautājums iespējams pat esot sāsinājies vēl vairāk. Es esmu latvieta, es te dzīvusi! Нас так долго ломали, закрывая нам рот. Нас держали за жалкое быдло и скот. Но нас не сломить, этот час настал. Каждый из нас об этом мечтал, чтобы русский язык... Turklāt jaunajai paudzei tika parādīts, cik viegli valsts atdod teritorijas, par ko asinis lējuši mūsu senči. Faktiski tas ir vislielākā mērā morāla rakstura jautājums, ko pat nevarētu mērīt politiskos iegūmos un zaudējumos. Taču šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka ir gan politiskie zaudējumi, gan arī, protams, šis simboliskais un pazemojošais žests. Arī ekonomisku labumu Raivis Dzintars nesaredz. Cerēt, ka šāda piekāpība varētu dot kaut kādu ilgtermiņa ekonomisko labumu, tad iespējams vienam vai diviem cilvēkiem vai vienai politiskai partijai kaut kādā īsā laika posmā, bet nekādā gadījumā nav Latvijas valsts ilgtermiņā. Ja jūs panalizējat ekonomikas rādītājus, tad dzelzceļš pēdējos 5 gados ir pārvadājis rekordu apjomus tranzītu kravu, kāda nebija 90. gados. Kā Latvijas, tā Krievijas amatpersonas norāda, attiecības uzlabojušās strauji tieši pēc līguma parakstīšanas. Тот факт, что мы подписали, я, в общем, принимал какое-то посильное участие в этом деле. То, что подписали мы соглашение по границе, это, безусловно, способствует улучшению наших отношений. Tiesa, kopš 2007. gada notikuši vairāki Latvijas-Krievijas uzņēmēju biznesa fórumi, noslēgtas daudzas vienošanās par sadarbību visdažādākajās jomās, piemēram, atvieglota pierobežas iedzīvotāju kustība pāri robežai. Šķiet visspilgtākā attiecību uzplaukuma pazīme bija Latvijas prezidenta pirmā oficiālā vizīte Maskavā 2010. gada decembrī. To, ka Latvijas un Krievijas ekonomiskā sadarbība tiešām gājusi uz augšu, rāda arī skaitļi. Latvijas eksports uz austrumiem gada laikā pēc līguma parakstīšanas vien pieaudzis par vairākiem 10 miljonu latu. Latvijas atkarībai no Krievijas energoresursiem liekot sevi manīt krietni par apmēram 150 miljoniem latu pieaudzis Krievijas imports Latvijā. Uzkāps arī kopējais apgrozījums Latvijas un Krievijas ekonomiku starpā. 2008. gadā tieši pirms krīzes gan visi šie rādītāji sabruka, tuvojoties 2010. gadam augšupeji atjaunojas. Tiesa, pats interesantākais, ka arī pirms līguma parakstīšanas 21. gadsimta sākumā Latvijas un Krievijas sadarbībā iezīmējās teju tāda pati augšupejas līkne kā pēc parakstīšanas. Taču neskatoties uz to, ka starpvalstu tirdzniecība attīstījusies, daudzi vēl tagad norāda, ka valdība nelikumīgi izlēma par valsts teritorijas atdošanu. 2007. gadā pirms līguma parakstīšanas daudzi norādīja, ka par šādu jautājumu referendumā jālemj tautai. Tā domāja vairāk nekā 40% iedzīvotāju. Satversmes 3. pants nosaka, Latvija sastāv no Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Latgales, tātad arī Abrenes. Bet 77. pants, ka jebkuras izmaiņas vairākos valsts pamatlikuma pamatpantos, tostarp tajā pašā 3. pantā, jāveic tautas nobalsošanas ceļā. Satversmes tiesā jau pēc Latvijas-Krievijas robežlīguma noslēgšanas vērsās vairāki jaunā laika zaļzemnieku, TB, LNK un visu Latvijai pārstāvi. Valstī izveidojās bīstama situācija. Līgums ar kaimiņu lielvaru jau parakstīts, taču, ja tiesa lems, ka tas ir nelikumīgs, Latvijai draud pamatīga konstitucionālā krīze. Ne tikai konstitucionālā krīze valsts iekšienē, es saku, to uzreiz izmantotu Žirinovskis un Ko Krievijā, lai sāsinātu šīs attiecības. To izmantot šeit. Mums Lindermani, kā saka, pēdiņās ir pietiekami daudz šeit Latvijā. No vienas puses, no otras puses to izmantot arī nacionāli radikālie spēki, kas aizstāv nacionālo jautājumu. Un šeit tas varētu novest gan iekšējā sāsinājumā, gan es uzskatu arī starpvalstu sāsinājums varētu rasties. Pilnīgi nevajadzīgs un liekas Latvijai. Tiesa, valdības svarīgākās amatpersonas tolaik nekādus draudus nesaredzēja. Kura tiesa var atcelt nelikumīgi pieņemt lēmumu? Tā kā šī gadījumā tas arī nav nekas tāds briesmīgs. Tad, tā kā Satversmes tiesa atzina, ka tas viss ir atbilstoši, tad jautājumu par to nav.
Jautājumu tik tiešām vairāk nebija. Satversmes tiesa par laimi valdībai nosprieda, Krievijas-Latvijas robežlīgums atbilst satversmei. Tiesas priekšsēdētājs pats atzīst, valstī tomēr iestātos krīze, ja viņi iestādes spriestu citādāk. Taču tiesneši lemjot vadījušies tikai pēc likuma burta. Turpinājumā skatieties. Satversmes tiesa godvārds nekad nav lēmusi tā, kā gribētu kāds. Vai kādam gribās viņa atgūt, tad jāvo kājās zāba. Tad ar kājām sita, kur vajag zobus izsita, ribas salauza. Satversmes tiesa godvārds nekad nav lēmusi tā, kā gribētu kāds. No vienas vai no otras puses, ja tas nebūtu atbilstoši mūsu izpratnē par to, kas ir taisnīgi un atbilstoši satversmē. Tagad, pēc 5 gadiem, Gunārs Kūtris norāda, ka tolaik lemjot par līgumu ar dokumentiem piekrauts bijis viss kabinets, piesaistīti vēsturnieki, juristi un citi eksperti. Secināts, kaut gan senatnē kopā ar somugriem un slāviem Abreni ir apdzīvojušas latgaļu ciltis, tā nekad īsti nav bijusi Latvijas teritorija. Tur ilgstoši dominējusi slāvu ietekme. Pēc būtības 500–400 gadi tika rusificēts šis apgabals, šīs teritorijas. Tas nozīmē, ka uz pagājušā gadsimta sākumus, 1900. gadu, šajās teritorijās 91% bija krieviski runājošie cilvēki. Turklāt arī pirmās brīvvalsts veidošanās laikā nepieciešamību pēc Abrenes Latvijas puse vairāk pamatojusi ne tik daudz ar etnisko, bet gan ekonomisko faktoru. Abrenes dzelzceļa līnija tolaik bija strateģiski svarīgs transporta punkts. Satversmes tiesa tāpēc secinājusi, ka slēdzot līgumu valdība neko nav pārkāpusi. Arī ar 1920. gada līgumu, kur Abrene ir mūsu, jaunais robežlīgums nesot pretrunā. Latviju veido 4 nedalāmas daļas – Latgale, Vidzeme, Kurzeme un Zemgale. Un šo mūsu 4 nedalāmo daļu robežas nosaka starptautiskie līgumi. Nevis kāds konkrēts viens starptautisks līgums, kas bija spēkā uz 1922. gadu vai uz 20. gadu. Latvijas valsts ir neatkarīga suverēna valsts, un tās likumdevējam un izpildvarai ir tiesības šīs robežas grozīt. Referendums nebija vajadzīgs, jo neviena daļa no valsts teritorijas ar līgumu netiekot aizskarta. Ne visi Satversmes tiesas tiesneši bija viensprāts par šo spriedumu. Tiesnese Kristīna Krūma vēlāk publiskotajās tiesneša atsevišķajās domās norāda, ka jau pirmās brīvvalsts izcilais jurists Kārlis Dišlers norādījis, ka 3. pants attiecas uz Latvijas robežām, kas noteiktas 1920. gada miera līgumā. Un tajā teikts, ka Abrene ir Latvijas teritorija, Latgales sastāvdaļa. Tātad par to bija vajadzīgs referendums. Kūtris gan nepiekrīt. Mēs secinājām, ka šajā gadījumā netiek aizskarts 3. panta saturs. Latvija neatsakās no Latgales vai Kurzemes, vai Zemgales, vai kādas citas teritorijas daļas. Nelielas teritoriālās izmaiņas tās var būt. Un Latvijas valsts nekad nebija iebildusi, ka šādas teritorijas daļas tika mainītas gan ar lietuviešiem, gan ar igauņiem. Eksperti norāda, ka tieši krīzes dēļ, kas rastos no negatīva tiesas lēmuma, Satversmes tiesas spriedums vairāk par visu ir saucams par gudru. Viņi pantu interpretēja un izmantoja atbilstoši tai situācijai, lai nostiprinātu Latvijas valsts stabilitāti. Tas ir mans skaidrojums par šo viņu rīcību, ko es atbalstu, ka viņi tā izdarīja. Un es uzskatu, ka šī gadījumā šī pakļaušanās nebija tik daudz pakļaušanās varai, kā reālās situācijas Latvijas valstī novērtējums, izvērtējums un lēmumu pieņemšana. Labi argumentētajam, taču pretrunīgajam Satversmes tiesas lēmumam joprojām nepiekrīt arī bijušie Abrenes iedzīvotāji. Tieši viņu likteņus ietekmējusi dzīve šajā kādreiz Latvijas zemē. Līdz līguma parakstīšanai 2007. gadā Balvos atradās Abreniešu apvienība, kas cīnījās par tur palikušo latviešu īpašumu kompensācijām. Sveiki! Sveiki! Viens no nu jau likvidētās Abreniešu apvienības aktīvistiem joprojām mitinās Balvos. Smaidīgais un ārkārtīgi laipnais Leons Bērziņš dzīvo viens un labprāt nodarbojas ar mājas darbiem, bet brīvais laiks veltīts vaļaspriekam gleznošanai. Savulaik Abrenē Leonam palikusi mūža lielā mīlestība, krievu meitene, ar kuru tautības dēļ nav ļāvusi satikties mamma. Leons īsti neatklāja, vai kādas gleznas tapšanu iedvesmojusi šī meitene. Pirmā mīlestība jau sen projām tālu. Tagad tā esi, kam tu krancies vecais vajadzīgs. Leonam piemīt talants. Viņš labprāt pamāca gleznošanā arī citus.
Arī pats mācījies no kāda mākslinieka dienesta laikā Krievijā. Vo, kur ir. Brālis mani fotografē. Es šito gleznu brālim zīmēju. Tur redzēsiet. Viņš arī jūrā gāja un tā. Vot šito te. Kamēr turpat blakus mājā dzīvojošais brālis pa dienu aizņemts vadot savu būvfirmu, Leons labprāt mājas solī izpalīdz arī brāļa sievai Mārītei. Ģimenes kapu kopiņas apmeklējums Balvu kapsētā ir svēta lieta. Šeit dus Leona vecāki. Tētis līdz Latvijas okupācijai 1940. gadā bija Abrenes robežsargs, kurš tur ieradies pirmās brīvvalsts laikā. Par sūri sakrāto naudu abi ar mammu nopirkuši zemi, kur kopā ar dēliem uzcēla māju. Tagad Leons reizi nedēļā brauc uz Krieviju pēc degvielas un cukura. No vecāku mājas gan vairs nav nevēsts. Es tur bērnību neredzēju, 13 metru garu māju tādu. Un sagriezām malkā tagad. Un tā dzīve kāda, interesanta. Tur cēlam, centamies. Vēl pirms apmēram gada brāļa ģimene ar visiem bērniem kopā apmeklējusi vecās mājas, kas jau tad bija krietni ieaugušas krūmos. Nekā spīdošā arī. Lauki nav sēti, grāvs, pa grāvi krūmi, aiz krūmiem lauks, atkal tukšs, i govju nav. Padomju okupācijas laikā, kad Abrene jau bija pievienota atpakaļ Pleskavas apgabalam, vecāki saimniecībā bija krietni nomocījušies. Liela daļa savas ražas bija jānodod varas rīcībā. Turklāt ik pa laikām tika izdomāti jauni noteikumi zemniekiem. Vienu vasaru vienkārši pateica, ka jālikvidē visas saitas. Radot brāļa mājas virtuvē izliktās fotogrāfijas, Leons kā šodien atceras, kā tēvam, kā bijušajam Latvijas robežsargam bieži nācies skaidroties ar padomju virsniekiem. Šitās visas tur Abrenē. Te uz te kaujas forma. Ot šitās nozīmītes, kuras bija viņam degurā bāzi, uzslužuls Latviju. Dienē cilvēks, ko viņš darīja ļaunu. Turklāt Abrenē dzīvoja arī Leona vecvecāki, kuri uz savas ādas izbaudīja to, kā Ulmaņu laikos tik labās latviešu un, kā Leons saka, izpalīdzīgo vietējo krievu attiecības bija sabojājusi propaganda. Leona virzienā bieži tika raidīti saucieni "Ņeda bitī fašist". Tādi konflikti jau pastāvēja. Tāpat Vestevu nodeva viens, ka tur viņa dīrāja spalvas zosī, un tas atnāca Mička Rasolovs, un pastāstīja kaut kur tur orgāniem, ka viņa tā kā grib banditiem sūtīt to uz osi. Un Vestevu izsauca uz Pleskavu un ar kulakiem nosita uz grīdu, KNKVdisti, un tad ar kājām sita, kur vajag. Zobus izsita, ribas salauza ar zābakiem. Un tā ejārā apdomājās. Ap 60. gadiem ģimene izlēmusi Abreni pamest un apmesties okupētās Latvijas teritorijā. Tagad, otrās neatkarības laikā, Leons ar brāli saņēma smieklīgu kompensāciju par Abrenē palikušo zemi – 46 certifikātus. Varbūt, ka tā nav, ka daži arī jāatdot, un Leon mums tur nav vajadzība, nav tā zeme vajadzīga. Es tā domāju, ka ir vajadzīga. Tur ir purvi, tur ogas, tur kūdra. Latvija robežlīguma parakstīšanu centās ātri novest līdz galam. Sākotnēji populārs bija arguments, ka Latvijai robeža jāsakārto, lai iekļūtu Eiropas Savienībā un NATO. Pēc 2004. gada bija redzams, ka nēsošs robežlīgums nav šķērslis. Igaunijai pēc neatkarības atjaunošanas aiz Krievijas robežas arī palika vairākas teritorijas, un tieši tāpēc robežlīguma ar Krieviju tai nav joprojām. Tas netraucē Igauniem attiecībās ar Eiropu. European Union hasn't really shown any strong interest within the past few years. It was a very hot topic in 2003-2004 when we became part of EU. It was a very hot topic again with NATO. But for now, it seems like this vague in-between situation is satisfying everyone. 2007. gadā no daudzām pusēm izskanēja aizdomas, ka gan valdības vadītājs, gan prezidente Vairvīķa Freiberga varētu būt personīgi ieinteresēti līgumu ar Krieviju noslēgt. Abi nepagurstoši deklarēja, līgums pēc iespējas ātrāk jāparaksta. Gan par armijas izvešanas līgumu toreiz, gan par robežu līgumu šodien Latvijas likumdevējam ir jāizdara sarežģīta un smaga izvēle. Taču abi līgumi ir nepieciešami, lai stiprinātu Latvijas valsti. Abi šie līgumi ir vajadzīgi drošai Latvijas nākotnē. Tie, kuri saka, ka tagad nav īstais laiks, būtībā aicina uz bezatbildīgu rīcību.
un tikai kaitē Latvijas valstiskuma nostiprināšanai. Premjera Aigara Kalvīša intereses esot bijušas saistītas ar iespējām attīstīt biznesu Krievijā. Minējumi liecināja, ka ministru prezidents Aigars Kalvītis, ārlietu ministrs Mārs Riekstiņš un premjera padomnieks Pēteris Ustups par Abrenes atdošanu varētu būt saņēmuši Krievijas energomilža Gazprom akcijas. Es domāju, ka tiešā veidā mēs šādas saiknes novilkt nevaram un nekad nevarēsim pierādīt. Bet to, ka cilvēkiem bija šī sasaiste un Dinamo sasaiste ar gāzi, ar visām šiem procesiem, naudas jautājums, kas bija Kalvīša kunga vizītes Maskavā, jā, ko mēs zinām, ka es domāju, ka tas bija zināms tāds reverants, nevis tik daudz prasību no Krievijas puses, kā reverants no Latvijas puses, jā, nu pēc principa, kā saka, nu es jums pasmaidīšu un izteikšu komplimentu, varbūt jūs man parakstīsiet papīru, tā neskatoties uz mani tādā veidā. Aigars Kalvītis, kurš tagad ieņēmis Krievijas kontinentālās hokeja līgas kluba Rīgas Dinamo ģenerālmenedžera krēslu, gan pret šīm runām izturas noraidoši. Es negribu komentēt absolūti muļķīgus apgalvojumus. Ja? Diemžēl cilvēks ir tā uzbūvēts, skaudīgs, neiecietīgs, neievīdīgs. Ja? Ja kādam tā liekas, lai viņš sēž pie savām domām. Bet es toreiz vadīju valsti, un es biju valdības vadītājs, un es to darīju savas pārliecības. Un es to darīju arī šodien, nešauboties. Latvija ir Eiropas Savienības un NATO dalībvalstu ārējā robeža. Tiesa publiski Eiropas institūcijas dedzīgu vēlmi, lai Latvijas-Krievijas robežu jautājums būtu sakārtots, paudušas reti. Tā gan nesot taisnība. Katrā reizē, kā mēs tikāmies ar prezidentu, vienalga kādā fórumā, vai ar Amerikas Savienoto Valstu valdību, vai ar Eiropas Savienības vadību, tas bija viens no pirmiem jautājumiem, kad jūs sakārtosiet attiecības ar Krieviju un sakārtosiet savu robežu. Prezidentei Vairai Vīķei Freibergai it kā pienākuši solījumi no Eiropas, ka, ja līgums tiks noslēgts, viņa pēc prezidentūras varot cerēt uz amatu Apvienoto Nāciju organizācijā. Eksprezidente gan ar sekretāru palīdzību norādot, ka ir aizņemta, pusotra mēneša laikā laiku intervijai par jūtīgajiem jautājumiem neatrada. Tiesa, bažas par iespējamiem negodīgiem mūsu valsts vīru darījumiem ar Krieviju bija tik lielas, ka Satversmes aizsardzības birojs, pamatojoties uz kādu ziņotāju, it kā uzsācis Kalvīša telefonu sarunu noklausīšanos, novērošanu un sarakstes kontroli. Es nezinu, netaisos to komentēt. Tas uz mani neatiecās. Ja kādam gribās klausīties, lai klausās, man nav nekāda noslēpuma. Otra Latvijas tiesības sargājošā smagsvara korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja toreizējais vadītājs Aleksejs Loskutovs norāda, ka par it kā notikušo noklausīšanos neko nav dzirdējis. Arī viņa vadītāja iestāde nekādas izmeklējošas darbības robežlīguma sakarā neveica. Viņš norāda, ka ja SAPS būtu kaut ko derīgu Kalvīša sarunās saklausījis, tagad jau būtu rezultāti. Ja pieņemt par kā faktu, ka noklausīšanās ir notikusi, un līdz šai dienai nekādu redzamu tiesisku seku tam nav, var secināt tikai, ka iespējams notikusi noklausīšana nav devusi nekādus rezultātus, kas varētu beigas atrast savu atspoguļojumu, pieņemsim, krimināla lietas ietvaros. Tiesa daudziem joprojām jautājums raisa Latvijas lielā piekāpība slēdzot robežlīgumu. Latvija pagāja pretī Krievijai, atdodot pat vairāk par Abreni. Mūsu valsts savam austrumu kaimiņam pirms līguma slēgšanas atdevusi vēl vairākas teritorijas Latvijas ziemeļaustrumos, Liepnas un Pededzes pagastos. Zemi, kas piederēja Latvijai, zemi, kas piederēja Latvijas tautai. Venta Belcāne jau 15 gadus cīnās par savas, nu jau aiz Krievijas robežas palikušās saimniecības atgūšanu. Viņai Alūksnes novadā piederēja no tēva mantota zeme vairāk nekā 20 hektāru platībā. Bet 1997. gadā, kad jau bija sākusies robežlīguma un pašas robežas saskaņošana, Krievijas robeža pēkšņi pārbīdījās un 8,2 hektāri kundzes īpašuma palika kaimiņzemē. Mums viņa arī skaities visu laiku pie Liepnas pagasts un arī piederēja Liepnai. Viņu paņēma konkrēti no 97. gadā. Maniem vecākiem to zemi piešķīra. Viņiem laikam piešķīra, tēvam piešķīra par tam cīņām, par Latvijas brīvības cīņām. Venta tagad viena pati dzīvo Limbažu pusē, tik reizēm aizbrauc ciemos pie dēla uz Tukumu. Daudzus gadus viņa nostrādājusi vietējā skolā par literatūras skolotāju, bet tagad ar skumjām atzīst, ka apkārtnē palikuši tikai vecie, un glītā lauku skoliņa pirms gada slēgta. Viņa kļūst sentimentāla, kad atceras bērnību vecāku lauku saimniecībā, kuras daļa tagad atrodas Krievijas teritorijā. Es to zemi atceru diezgan labi, un man viņa patika, un bija laba, un bija sausa, bet tagad, kā aizgājām, pilnīgi pārpurvojusies.
Jā, un tur tā visu sienu pļāva un labību sēja, bet strādāja visu ar zirgiem. Ventai ilgus gadus cīnoties ar Latvijas zemes dienestu un staigājot pa varas gaiteņiem, izdevies panākt, ka mūsu valsts kompensē lielāko daļu Krievijā palikušās zemes. Vēl palikuši 2 hektāri, ko Venta cer atgūt pēc robežas demarkācijas pabeigšanas. Šo zemi ar leknām pļavām un vērtīgiem mežiem apņēmīgā kundze iecerējusi atstāt mantojumā bērniem un mazbērniem. Sīkstums neļaus atkāpties bez cīņas. Es zinu, kā var izdzīvot. Nu, tā, kāds tu esi. Visu. No sāls cukurus jānopērk un dzels. Un visu pārējo var saražot pats. Ārlietu ministrija to, kāpēc Krieviem iedots vairāk par Abreni, skaidro, sakot, tā ir robežas vilkšanas specifika, to velkot pa ģeogrāfiski izdevīgāko līniju. Ja Krievijai kas papildus atdots, tad citā vietā noteikti saņemts atpakaļ. Kaimiņu valsts izbijušie politikas grandi runā izvairīgi. Vienu robežlīgumu sauc par kompromisu. С моей точки зрения, на компромиссной основе провели. И сейчас возвращаться к тому, что было правильно, что неправильно, я бы не стал. Tiesa, tolaik, pirms robežlīguma parakstīšanas, Krievija nebūtu neizgājusi kompromisiem. Krievijas prezidents Vladimirs Putins toreiz rupji žurnālistiem izteicās, ka Latvija ne Pitālovas rajonu dabūs, bet beigta ēzeļa ausis. Šādu reakciju izsauca Latvijas sākotnēji līgumam pievienotā deklarācija, kas pauda Latvijas nostāju, skaidrojot to, ka 1940. gadā notikusi mūsu valsts okupācija un 1920. gada miera līguma pārkāpšana. Tostarp arī Abrenes pievienošana Krievijai 1944. gadā ir okupācijas sekas. Viņi bija domu, lai mēs uzsvērtu jautājumu varbūt par kaut kādu vēsturisko pēctecību. Ja? Tas bija tas jautājums, kas mums šķita ļoti svarīgi, bet ar šādu deklarāciju mēs līgumu parakstīt nevarējām. Latvija piekāpās un deklarāciju no līguma izņēma. Abrenē ir grūti iekļūt, īpaši žurnālistiem. Krievija nevēlas rādīt savu pierobežu, reģions ir nolaists un sen pārkrievots. Ja Latvija to atgūtu, sāsinātos ne tikai nacionālais jautājums, bet tas būtu sloks mūsu ekonomikai. Iespējams, abrenieši pat alksta Eiropas. Šķiet vietējie lepojas ar to, ka kādreiz bijuši daļa no Rietumvalsts. Pilsētas mājaslapā joprojām atrodams vēsturiskas fotogrāfijas, kur abreni sauc par Jaunlatgali. Arī pilsētas ģerbonī joprojām redzama kādreizējās Jaunlatgales simbolika. Ja kādam gribās viņu atgūt, tad jāvāk kājās zābaki. Tikai tādā veidā. Un otra lieta, mums pietiekoši daudzi, ko darīt savā zemē, lai negramstītos gar citām zemēm. Tolaik daudziem bija viedoklis, ka pat ja notiktu neticamais un Latvija abreni atgūtu, mums patiesībā to nevajag. Arī igauņi norāda, ka runājot par jau sen pārkrievotajām teritorijām, neviens īsti praktiski negrib tās atgūt, tikai sajūtu līmenī. It's more to do with pride and the fact that it would hurt our pride and our culture and our understanding of Estonian sovereignty to give away the land. So I think it's more emotional decision rather than practical. Iespējams tas, kas Latvijas tautai Abrenes jautājumās sāp visvairāk, ir nevis pats atdošanas fakts, bet gan tas, kā tas notika. Latvija bez iebildumiem nolieca galvu lielākā kaimiņa priekšā. Atcerēsimies vienu lietu. Tiem cilvēkiem, kam Latvijas Republikas pirmajā periodā līdz Otram pasaules karam bija zemes īpašumi Abrenē, par tiem taču mēs kompensējām Latvijas Republiku. Tas ir tas, kas, ko reizēm saka latviešu mentalitātei, ka mums tomēr tie 700 gadi, kamēr te vācu mužniecība ir bijusi noteicošā, ir radījusi to kalpošanas sindromu, jo mēs sakam arī, ka deputāts kalpo tautai un ministrs kalpo tautai, jā, un tā es saku vienmēr pretī citu frāzi, kalpam ir kalpa dvēseli, un viņš nekad nejutīsies kā saimnieks, kas pieprasa. Īsti neviens pīkstiens, neviens vārds par kompensācijām no mūsējiem neizskanēja Krievijas virzienā. Iespējams, tiešām viscaur Latvijas tautas būtībā joprojām spraucas kalpa gars. Varbūt nevaram cerēt uz cieņu ne no kaimiņu valstīm, ne paši no sevis, kamēr ļaujam sev kāpt uz varžacīm pat jautājumos, kas skar vissmagākos noziegumus, kas nodarīti mūsu tautai. Kamēr ārpolitisku vienotību ar Baltijas kaimiņiem uzskatām par tālu pagātni, kamēr pats savā pašu teritorijā stāvot uz savas zemes, par kuru mīlam atgādināt kā par senču asiņu apslacītu, nejūtamies droši. Un tikai no mums ir atkarīgs, vai pie varas nākot dziļi kreisiem spēkiem, piemēram tādiem, kas Krievijai gribētu atdot visu Latgali, spēsim savu valsti nosargāt. Šāda cīņa nākotnē esot pavisam reāla.
Šobrīd satversme liedz, piemēram, visu Latgali nodot, ja piekrist, ka visu Latgali atdalās prom no Latvijas teritorijas. Tas būtu 3. panta pārkāpums. Bet, ja referendumā balsotu un grozītu šo 3. pantu, to paredz satversmes 77. pants, tā varētu notikt.